šis video būs tev noderīgs, ja tu esi pašā sākumā un tev ir svarīgi pelnīt kaut vai nedaudz, bet tomēr vairāk. Jo tad, kad mēs sākumā pieņemam lēmumu, daudz no mums aiziet no algota darba, un tad teiksim tā, ka katrs eiro ir no svara. Un es jums pastāstīšu, kā jūs varat veidot savu ģimenes biznesu. Tas ir tas, ko darīju arī es pašā sākumā, lai nopelnītu vairāk. Tātad ieslēgšu prezentāciju, iesim uz priekšu. Kā jau jūs zināt, mums ir šī punktu sistēma, un ja es mēnesī veidoju apgrozījumu 750 punkti, tad es nopelnu no tā 187,50 eiro, kas ir 25% no šī apgrozījuma. Kompānija no 750 punkti papildus maksā 50 eiro bonusu. Tātad summa veidojas kopā 237,50 eiro. Tad, kad es jau sāku palikt aktīvi sociālajos tīklos, iespējams strādāju ar reklāmu, tad palielinās šī klientu plūsma, jau punktu skaits palielinās, jau iet pār 1000, kādam jau pār 2000, un tad šie ienākumi, mēs redzam šo aprēķinu, kāds būtu, ja būtu 1500 punkti. Ar bonusu kopā tie ir 425 eiro. Jā, tas ir, ja tu strādā viens pats un tev vēl nav komanda. Bet tad, kad tu vēlies nopelnīt vairāk, sākumā kā var enerģētiski iekustināt visu savu apakšiņu, ir tas, kad mēs piereģistrējam, teiksim, savu vīru apakšā, vai savu sievu, vai savu mammu. Un mēs, tā teikt, sadalam šo te klientu plūsmu. Ja es jūtu, ka man jau nāk klienti stabili, un es mēnesī varu iegūt šo te apgrozījumu 1000 punkti bez piepūles, tajā mirklī es sāku reģistrēt cilvēkus zem sava vīra, tādā veidā sadalot šos punktus. Un kas notiek, kad mēs sadalam šos punktus? Tā mēs redzam, par 1500 punktiem saņemam 425 eiro. Es sadalu 750 punkti man, tātad kaut kādi klienti ir man. Kādus klientus es reģistrēju zem vīra, ir tie paši 1500 punkti, tikai sadalīts starp divām personām. Mēs katrs nopelnam 237,50 eiro, tas ir kopā ar bonusu. Un tas ir 475 eiro. Sanāk jau pa 50 eiro vairāk, nekā mēs būtu nopelnījuši, ja visi klienti būtu zem manis. Tas ir tādēļ, kad ir nākuši klāt vēl 50 eiro bonus manam vīram. Ja, tātad mēs redzam, šai personai, kas ir reģistrēta zem manis, ir vēl plus 50 eiro bonus. Bet tas vēl nav viss. Par cik vīrs ir zem manis un viņš ir noslēdzies kā direktors, es no viņa, kā no pirmās līnijas, saņemu 10%. Tātad, ja viņš ir veidojis apgrozījumu 750 punktus, es no viņa saņemu vēl papildus 75 eiro. Un tā kopējā summa sanāk 550 eiro. Tātad, ja es būtu visus klientus reģistrējis tikai zem sevis, man būtu sanākuši 425 eiro. Bet, ja es klientu plūsmu sadalu, man nāk papildus 50 eiro bonusi personai, kas ir reģistrēta zem manis, plus es saņemu no šī te punkta apgrozījuma 10%, un tā pati punktu summa man jau veido 550 eiro, kas ir par 125 eiro vairāk nekā, ja es visus būtu reģistrējis zem sevis. Lūk, pavisam vienkārši matemātika, pavisam vienkārši sadalījums, bet pavisam vienkārši iespēja, kā mēs varam palielināt savu ienākumu jau pašā sākumā. Es ceru, ka tev šis video ir noderīgs.